Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Cebuls.eu un šodien mēs apskatīsim čuguna plīti Sigma. Sāksim ar plīts virsmu, kas izlieta pilnībā no čuguna. Plīts kreisajā pusē ir 3 riņķi. Viens no tiem ir kā vārsts, kuru var atvērt un aizvērt. Atvērtā funkcijā tas ir domāts, kad var likt pa taisno jau uz virsmas virsū katliņu vai palmu un sāk gatavot bez riņķi izņemšanas. Bet, ja vēlme ir izņemt riņķus, atslēdzot šeit vaļā, var izņemt mazāko riņķi. Aizslēdzot var gan pacelt, gan arī pilnībā izņemt lielo riņķi. Tālāk ir papildus 2 izņemami riņķi, kas arī izlieta no čuguna. Tad ir kā līdzīga grila restītē, kas vairāk ir virsma, kur atstāt ēdienu sildīties. Tā nebūs pietiekami karsta gatavošanai, bet ideāli tieši ēdienu siltumu uzturēšanai. Un tad ir dūmats, kas iznāk no augšas, labajā pusē. Nonākam līdz dekameras durtiņām, kas izlietas pilnībā no čuguna. Tajās ir sekundārā gaisa padeve un atgriešanas rokturis, kuram ir neuzkarstošs materiāls. Atverot durtiņas, var redzēt, ka dekamera izvietota ar čuguna reži, un labais sāns arī ir izveidots no čuguna. Kreisais sāns un aizmugure ir izveidota no biezām šamota plāksnēm. Dekameras ietilpība ir pietiekama, tūlīt demonstrēšu, ar 36 cm gara pagalu, kur ieiet vienkārši un bez problēmu. Tālāk zem dekameras var redzēt šādu te kā pogu. Tas principā atver pelnu resti pilnībā, lai visi pelni iekristu pelnu atvilknē, kura slēpjās aiz čuguna durvīm, kurās ir iestrādāta primārā gaisa padeve. Ļoti vienkāršai gan iedegšanai, gan liesmas kontrolē. Tālāk nonākam pie plīts ļoti būtiskas sastāvdaļas, kas ir cepeškrāsns. Šajā gadījumā durvis ir izveidotas no metāla. Tajās ir karstuma izturīgs cepeškrāsns stikls, un virs tām ir gaisa kontroles sistēma, ar kuru var kontrolēt siltā gaisa plūsmu. Vai tā būs virs cepeškrāsnes, zem vai gan. Atverot cepeškrāsni, var redzēt, ka komplektā vienmēr nāk arī sadalošais režģis, kā arī cepešpāna. Pats ārējais plīts korpus, melnā krāsā, ir izveidots no karstumizturīga emaljēta tērauda, kuram ir ļoti labas īpašības, tādas kā, ka tas ir ciets, gluds un ļoti vienkārši kopjams tādējādi. Malkas plīts pati ir uz kāņām, kas nozīmē, ka zem tās ir pietiekami daudz vietas, gan malkai, gan arī visiem kurināšanas piederumiem, kas nozīmē sakārtotu vidi, kā arī neizmētātu malku un visu pārējo. Milzīgs paldies, ka noskatījies šo video. Ja gadījumā tev ir kāds jautājums par konkrēto plīti vai jebkuru citu, droši sazinies ar mums. Vai arī, ja vēlies apskatīties plīti klātienē, pašlaik mēs arī atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē, kur visi modeļi ir apskatāmi klātienē, kā arī mēs palīdzēsim jums izvēlēties labāko. Paldies!